Salaķik! Es varu tālāk strādā? Es izliekos, jā. Stāstu stulbus jokus, dziedu. Un izliekos, kad es zinu, ko es daru. Darbs nav grūts, bet viņš ir daudz. Bet man personīgi nav bijis foršāks darbiņš, foršāki kolēģi. Ir tiešām interesanti. Viens par otru lielāks muļķis. Bet, jā. Ir forši skrūvēt mašīnas, jo gandrīz nav neviena vajadzīgā skrūve. Un tad meklē no 4, 5, 6 kastēm kādu skrūvi, lai pieskrūvētu lampu, kur tāpatās var salauzt. Un ķipa varbūt izstāst, ka es izliekos, kas strādā, bet tiešām es nezinu, ko es līdz galam daru. Galvenais ir doma, nevis izpildījums, ne? Mans lielākais niķis, kas man paši kaitina, ir, kad es nevis vienu mašīnu salieku līdz galam, bet es uzlieku lukturu šeit, uzlieku lukturu šeit. Kaut kādu stiprinājumu pielieku šeit, kaut kādu stiprinājumu pielieku šeit. Un tad instrumenti mētājās šeit, tur, kaut kur vispār LR ratā. Un tad tev viss darbs iet krietni ilgāk, ja tu nevar atrast nevienu instrumentu, lai gan tu esi viens pats, kas te strādā. Es nezinu, vai es drīkstu to komentēt. Bet mums darbā vienmēr iet jautri. Es pieņemsim, kad es iepriekšējā reizē tevi atbraucu, es 5 mašīnas sakomplektēju vienas dienas laikā. Tagad diena būs pagājusi, es neesmu salicis 2. Varbūt tāpēc, ka es esmu izsaucis, jo šī mašīna izsauc pēc augstās zupas, un šeit ir tiešām karsts. Bet galvenais ir doma, nevis izpildījums, tāpēc es visu laiku kaut kur staigāju un izliekos, ka es kaut ko daru, lai gan visu šī procesa laikā es ieskrūvēju vienu skrūvi. Bet man ļoti patīk atbraukt uz Viļņu, because tas ir tikai same, but different. Ideja ir tā pati, telpas ir līdzīgas, bet tomēr citādākas. Un, tā vienmēr ir. Ja 12 gadus tu esi vienā vietā un tad pēkšņi, ja tu uztaisi tādu pašu ideju citu vietu, tad vienkārši viss ir modernāks, svaigāks, interesantāks. Un te vēl mums motocikli ir līdz tagad. Tāpēc man te patīk, es labprāt arī kādreiz pastrādātu šeit. Ne tikai aizkadrā skrūvējot mašīnas, bet arī mēģinot lietuviski novadīt kādu pasākumu. Labi, nē, to es nedarīšu. Bet piedalīties un redzēt, kā te viss notiksies, man tiešām gribās. Man gribās, lai ātrāk viss sāk notikties, pasākums sāk ripot, un tad viss sāk čīkstēt, ka nav nekādas brīvdienas. Bet labāk ir daudz darba nekā nav darba. Bet es tomēr neesmu mehāniķis līdzīgi kā Werners. Sorry, Werner, mēs ņirgājamies par Werneru, ka Werner, tu neesi mehāniķis. Viņš kaut kur aizgāja. Viņš ir cenšās, bet jā, viņam mēs īsti neko neuzticam skrūvēt. Es arī īsti neesmu skrūvētājs galvenais, es esmu pasākumu vadītājs, tāpēc es tik daudz vervelēju un tāpat tās neko nepasaku līdzīgi kā politiķi daži labi. Bet, jā, es esmu pasākumu vadītājs, offroad ir mana štēle, tie man sanāk, man liekas, vislabāk. Atsauksmes arī vienmēr ir labas, jo ir jautri, ir kaut kāda kontrole, ir tā brīvības sajūta, bet viss ir pareizi, viss ir kārtībā. Bet, ņemot vērā, ka man pašam ir šāda mašīna, man pirmā mašīna, kur man joprojām pieder ir šāda, viņu arī Doma laukumā ziemā varēja redzēt. Tad es kaut ko par tām mašīnām jau zinu, tur nav arī daudz ko zināt, bet man patīk skrūvēt mašīnas, tas ir mans hobijs, tāpēc man pašam ir 4 mašīnas privātās, kuras viss ir jāskrūvē vienmēr. Tāpēc tad, kad pasākumu nav jāvada, vai ir mazi pasākumi, kurus var uzticēt citiem, es skrūvēju mašīnas. Es joprojām neesmu pieskrūvējis to vienu lukturi, un man nemaksā par stundām apsolu. Ir forši te, ka tev ir visas detaļas, pirms tu izjauc mašīnu, visu saliec vienā kastē. Tad darbs ir elementārs. Tad es arī saku, tur es 5 mašīnas saskrūvēju vienas dienas. Es atradu skrūvi, viņi iekrita renē. Es to reni nepacelšu. Meklēšu citu skrūvi atkal. Vēl 10 minūtes tā paiet. Kā jau Edis teica, mēs šeit Viļņā esam, lai izdarītu 101 mazo sīkumiņu. Un lai arī šeit būtu tā pa īsto gatavi pankārs pasākumu Zaparai. Imantas, Renginijai, linksmas, komandos formavimas. Sorry, my friends Lithuanians, Braļukai, sorry, it's just, I don't know Lithuanian, so that's how I read your names, whatever it's called there. Tā, paskaties. Tā uzlīme. Paskaties. Es skatos. Nē, bet pasies. Wow. Augšā. Wow, pasties uz to pozu, to forma. Labi, būs burbuļu, būs šķībi varbūt, bet... Pagaid, pielēc vienu... Skaties. Oi. Tāpēc tu ņēmi to karti. Es nevaru saprast, ka viņš tur kaut kāds viršus iepina. Un viņš ir priekšnieks. I was talking to you?
Yeah? Yeah? You're the photographer. Yeah. I'm Imants. We are working today, that's why we're dirty. Iekāp iekšā. Imantas. Sorry, we're just gonna test quickly if it's traucē. Brum, brum. Traucē? I'm in my mom's car. Please help me, I'm under the water. Traucē. Traucē riktīgi? Tev traucē? Nu, man jā. Yeah. This is my colleague Werners. He will show you around and yeah, parādi, pastāst. Es gribēju piekāpt. Netraucē? Nē, man liekas, ka, protams, tu jau var izlikties, ka ir fine, bet... Vispār netraucē, Edi. Man liekas, tieši sākumam ļoti labi tas ir. Fine. Atdomām virškārti. Nevajag jau apvainoties uzreiz. Pagaidi, mēs liekam priekšā vai sānos viņas tās uzlīmes? Tad viena uzlīme sačakarēt, ja? Jānoskaidro no kritēšanas kantora, cik viņi maksā. Neteikšu, kurš to darīja. O, tu jau var noņemt uzlīmēt atpakaļ. Ja? Tagad sānā, pasies. Skaties. Tas bija tavs izmērs, ko tu ņēmi, starp citu. Nu labi, tagad ir sānā uzlīmē. Pasies. Ļoti labi. Jā. Ļoti skaisti. Pātnāc, pasies šito te. Es gan līmētu čuķi augstāk. Es tev līmēšu. Vajag skat, lai sānu redz cilvēku. Apsies iekšā, vai tu redzi, ka bez brauc garām? Tas ka... Vum. Tu redzi labi? Tipiski mašīna šī tik augsta ir. Tu labi redzi mani? Es redzu, ko te rāsni džeku. Ir okei? Jā. Ir okei? Jā, ir ļoti labi. Vai tu vienkārši neiedziļinājies? Es iedzinājos, cik dziļi vien spēju. Aha. Nu labi, tad sānos, abos sānos pa pankāšu uz līmītei šeit. Jā, mans jādara. Es līmēšu tikai šitās un uz līnijām. Vai kārti atpakaļ. Es gribu uzlīmēt šito vienu beidzot, vismaz izdarīt kaut ko. Pagaid, zini, kā ir? Īstenībā tagad baneru uzliekam. Redzi? Un šitā arī es krūvēju lūgturu 10 minūtes. Tagad uzlīmēšu stundu. Pagaid, vienkārši fotogrāfs ieradās. Man ir 7 mītings uz 2 stundām. Man jāatvienojās. Pēc tam jūs varēsiet ar Werneru šito salīmēt. Vai arī es vakarā varu salīmēt. Tagad, lai smuks skats priekšā ir. Edi? Pirms minūtēm 2 viņš man teica, paņem pauzīti no mašīnas skrošanas, ēd salīmēt uzlīmes. Nē, tagad Cik uzlīmes prioritāšu. Prioritāšu maiņa. Tātad, stāsts tāds, Edi. Šitāds garums. Uzliekam. Jā, Uzliekam, sākumā 2 stūrus. Jā, pagaid tā stop, pārlūkam uz pusēm. Mums sākās stress. Tas ir stress. Sveiciens Ozolam. Tas ir stress. Pagaid, tie ir vienādi uzraksti 2? Nē, viens ir angliski. Jābūt abiem angliski. Vienam angliski, vienam... Jā, Tā viņš man palīdz. Es tonus uzturu. Ko tu tonus? Vecam cilvēkam sirds triek taisa. Orikoma. Klients ieradās, Edi. Klients sāc runāt. Hello, help me. Hi. Hejo. Es te sacīju, galvenais, lai nav acu kontakts. Jā. Tēlo, ka tu esi miris. Es vai viņa? Tēlo, ka viņa... Es viņu pēkšņi sāk mums teicināt mūsu valodā. Jā. Labi, visi pieteikti ļaunie joki. Bet jā, mūsu tāpus uzrunāšu visus cilvēkus. Ejot garām, tu negaidi, ka te pēkšņi būs uzsprādzis kaut kāds bārbīgs pirmizrādi. Pastiep to baneru uz to pusi. Lūdzu, tagad ir labi? Thanks. Jā. Pa daudz. Mums šodien ir pēdējā filmēšanas diena. Ir kā vienmēr 101 lieta, kas var noiet greizi. Saplīst glāzīti, mēs esam pirmās glāzītes paņēmuši. Dienas beigās uzreiz sākās stress un jāierauj apenītes dibentiņā un jāskrien. Tā teikt, sagaidīt šodien vakarā, mums 6 pēc 2 stundām, ne, 2,5 stundām vai 3 jāsanāk. Ierodās aktieri saucamie, kas nāk piedalīties gan grafitī šeit iekšā. Mums vēl galvenais, ka mēs neesam uzstādījuši te aizskaras vēl virsū. Aizskari mums ir uzšūti rekur. Viņi ir uzšūti jau, es teiktu, 2 mēnešus atpakaļ vai 3. Un mēs neesam uzstādījuši. Tā mums arī iet rokas pīs visu laiku. Kāds kaut ko neizdara, kāds kaut ko aizmirst un tā tālāk. Bet tas nemaina būtību. Mums ir setupiņš uztaisīts, lai mēs varētu pasniegt Lietuvā, kā mēs izskatāmies, kā te viss notiek. Vakarā tieši uz tumsiņu jau paliks foršāk. Uz krēslu varēsim atstāt, izslēgt kaut kādas gaismas, atstāt tā kā sarkanā luktura
ielas sajūtu un reāli video atskatā parādīt arī, kā viss izskatās, kad mēs piedalāmies, kad grupas piedalās kokteļu workshopos, kā ir graffiti workshopos, kad te viņi notiek. Kas mums arī šeit ir krūta? Mēs varam uzņemt diezgan lielas grupas iekšā, tieši iekštāpās, ziemas apstākļos, iekštāpās zīmēt graffiti, mācīties graffiti un vēsturi un vispārējo, un piedalīties cool aktivitātē, pasēs šeit burtiski mūsu it kā ikdienas darba zona zem vārtiem, bet te ir gan atgāžu nosūcēji, te ir mūsu darba zona, kas nav līdz galam iekārtot loģiski, bet jebkurā gadījumā te būs mūsu darba zona, un ir mūsu darba zona, bet tā kā vajag, te viņi pārtop par vienu foršu vietu, kur pa riņķi var izklāt tos banerus, ieslēgt nosūcēju un vienkārši pūst iekštāpās un visas tās filmas, kā viņas saucās, atgāzes, nē. Viss, kas ir kaitīgs, viņš tiek sūkts ārā un te ar respiratoriem forši var pastrādāt. Pasies dēlīši, izrādās mums jau bija atvest šeit lakoti no Andrejsalas dēlīši. Nevis izskatās pēc mucām izskatīsies, bet izskatīsies pēc dizaina mucām. Izskatīsies, ka amatnieks ir taisījis šo te setupiņu. Es esmu amatnieks un es viņu ir taisīju, bet izskatīsies pēc bombas. Simans, šis ir mans 5. dzēriens. Tikko mums ir viss bardeks beidzies, mums ir bijis tik gara diena un pasies, un tikko visi aizgāja prom. Brāļi, māsas, lietuvieši bija tiešām fantastiski publika beigās, sākumā kā vienmēr kautrīgi, bet paskaties, man sanāca salikt galdiņu. Es novadīju foršu kokteilīšu meistarklasi, paši beigās ar Edītiem arī uztaisījām viskiju sauris, lai varam mazliet atpūsties. Nevis atpūsties, iedzert viskiju sauri, nevis tikai strādāt. Sanāca pamācīt kokteilīšu cilvēkiem un liels prieks, ka tiešām visi beigās ir izbaudīti. Žēl, ka visi visvairāk izbauda alkoholu. Tā ir problēma cilvēkiem, bet ko padarīt? Jebkurā gadījumā man patīk arī mācīt bezalkoholisku kokteilīšu, bet es esmu super priecīgs, ka mums sanāca filmēšanas diena. Mums ir telpa iemūžināta, kā procesos ar visu notiek, lai lietuviešiem būtu vieglāk pastāstīt to visu. Mums ir super krūta krāsošanas vieta ar nosūcējiem. Un sanāca beigās arī krūts kopdarbs, arī grafiti. Šī pēdējā diena braucam mājās, krāmējam virsū vienu no Fiatiem, šito te vedīsim atpakaļ uz Rīgu un beidzot šitās dienas beigušos, ļoti nogurdinošas dienas. Edvards brauks aizmugurē, mums ir Fiatiņi. Ceļš rādīs, ko mums tālāk nesīs viss šitas te. Redzēsim, kā mēs tagad uzkrājamies. Jā, tieši tā mēs liksim Fiatiņu bagāžniekā vai kravas kastē saucamajā un skatieties, jo katru trešo reizi aptuveni mēs uzkaramies un noslīdam no kravas kastes, tāpēc pasīsimies, vai šoreiz mums sanāks uzbraukt, vai viss būs legit. Tā, labi, parkojam nosti. Edi saka, kad es esmu pietiekam tālu. Atceļ, cik gari dēļ ir. Stop! Imant! Kas te bija? Iet tev tur tajā pusītē? Kas tos? Oi, jā. Stumjam. Lēnāk, nestum. Tā. Werner ielēm, tas pa vidu starp mašīnu un bortijā. Nē, nopietni, piebremzē. Tā, tur. Perfekti. Tagad Werner paņem kājiņas nost. Oi. Mums bija jāgaida. Lūdzu.
Tā. Viņa gandrīz nekad nav izkritusi. Attais mazliet tās durtiņas. Par citām reizēm es nerunāju. Pietur tieši tā. Un tik ātri mēs uzkrājam reāli Fiatiņu man bagāžniekā. Dažreiz nesanāk, kā es teicu, bet šoreiz šeit Lietuvā mums tā teikt ir bišķi vieglāk dzīve. Ir slīpums jau uzreiz un... Vajadzētu būt, ka ir logu var mēģināt aizvērt? Nu, cik viņi maksimāli var aizvērt? Ir problēma, es otrādi uzliku. Man liekas, ka es toķi būšu bumperu salocījis. Super. Rokas vesels. Werner! Salocīju priekšu tikko. Bumpers jau bija tā, kad es pie kuzavas karās. Un tā kaut ko, reku, viss ir izdarīts. Easy. Easy. Vienīgā problēma vienmēr kaut ko mēs sabojām. Vai manam džipam, vai Fiatam, ko mēs valkam. Un pašlaik izsās, ka Fiatam kaut ko būšu bumperu salocījis. Bet tas ir tikai bumpers, tas ir tikai dzelzis. Tāpat neviens cilvēks neciena mūsu mašīnas, ar ko mēs būtu atšķirīgi, lai cienītu savas mašīnas. Tāpēc es vienmēr visiem saku, mēs arī laužam viņas, testējam, lai mēs būtu gatavi visiem, kas neciena mūs. Ar lielu gandarījumu un nogurumu nu dodamies mājās. Un es ceru, ka tev, manu vienīgo skatītāju, bija interesanti pasakot līdzi pāris dienām pankārstu dzīvē. Viņas visnotaļ ir garas un darbīgas, bet tas viss, lai mūsu klientiem būtu viss parūpēts. Un mums pasākuma dienās pašiem mazāk stresa. Šī tā neredzamā daļa pankāra dzīves. Un, ja gribi, lai turpinām parādīt mūsu raibo ikdienu, iesako, uzspied īkšķīt un padalies ar savām domām komentāros. Bet tikmēr mēs ejam tālāk strādāt un cīnīties par vairāk pozitīvismu visu dzīvēs. Es esmu Imis, un man prieks beidzot padalīties ar to, ko 12 gados esmu izveidojis. Tāpēc tiekamies nākamajā sērijā pavisam drīz, mani mazie cukurdūkulīši.